Ko tā rakstīts? Trepses ne uz kurieni. Viņas ne uz kurieni vajag. Reāli. Mēs tagad esam ciemos pie Juļas mājās. Un kā Juļa te dzīvo, visu forši. Kāpēc ne? Pareizi, Julija? Jā. Super, kur Juļai tur ir smuks dzīvoklīts. Jā, un mēs nopirkām skāpīšu tādu karamīnas stilā. Ko darīt? Labi, mēs esam IKEA. Kur jūs mājās varat uzcept savu barbekju, šašlikus, viss te ir vajadzīgs, kas jums ir vajadzīgs. Kur mēs atrodamies virtuvē, tagad gatavosim garšīgu ēdienu. Smuki, jā, paskatīšu. Forši virtuvīt, ne? Smuki, uzreiz gribās gatavot tādā virtuvē. Tad izmazgāt traukus var mierīgi. Kur mums ir demonstrācija, cik izturīga mēbeli ir. Viņi vienkārši spiež virsū šitā. Un es nezinu, cik reizi viņi tur skaita, 1000 reizes, bet nekas nav rakstīts. Nevar paskatīties. Bet jebkurā gadījumā IKEA ir ideāli vienkārši mēbeles, ļoti kvalitatīvi. Jūs domājat, ka šitā ir īstā klaviatūra? Tā nav īsta klaviatūra, tas tikai pat pogas nespiežāk. Jūs domājat, ka tas ir maķets? Jūs domājat, ka tas ir mans ofis? Tas varētu būt mans ofis, bet tas nav, jo mēs atrodamies IKEA. Jūs domājat, ka es savā guļamistabā? Tak, draugi. Es neatrodos savā guļamistabā, es atrodos veikalā. IKEA, Tas ir cik tevi forši visu uztaisīts. Jūs uztaisīts tā, lai tu gribētu nopirkt savu šitādas mēbeles, saprotiet? Šitā ir īsta grāmatas cita. Viņa ir... nav angļu valodā. Jūs domājat, es skatos filmu Harry Potteru? Nē. Es atrodos veikalā IKEA. Redziet, IKEA vai IKEA. IKEA ir viss uztaisīts tā, lai jūs nepalaistu neko garām. Ka jūs ieiesiet iekšā pa vienu ieeju, jums būs jāiziet pilnīgi visam veikalam cauri, un tad jūs varēsiet iziet no veikala. Tāpēc tas ir ļoti viss gudri uztaisīts, saproties. Vēl IKEA ir izdarīts tā, lai pārdevēji paši pie jums nenāk klāt, lai viņi jūs neuztrauc. Ziniet, bieži tā, ka jūs staigājat pa veikalu, jūs domājat, ko izvēlēties, ko nopirkt, bet jūs negribat, lai pārējiem jums kāds dod padomus, tāpēc, ka jums traucē domāt. Vismaz mani tas besi ārā. Tāpēc IKEA ir uztaisīts tā, lai pārdevēji nenāk pie teviem klāt. Jūs, ja jūs gribēsiet, paši pie viņiem pienāksiet. Man liekas, tas ir ideāli, jo man besīk, ka es eju pa veikalu, kaut ko domāju, ko man vajag pirkt, un viņi visu laiku sienās, un visu laiku saka, ko jums var palīdzēt, visu laiku besī man tas ārā, reāli. Bet te ir ļoti gudri uztaisīt cilvēks, kas šito izdomā ir maliks, saprotiet. Šitādi gultīgi, forši, ko darīt? Jūs domājat, ka es esmu mājās? Ka es esmu IKEA vēl, Jūs domājat, ka es esmu savā vannas istabā? Ka es esmu IKEA, draugi. Jūs domājat, es sēžu uz podu un kakā? Es esmu atkal tad IKEA, cik reizes var teikt? Starp cik podu. Ja jūs gribēsiet pakakāt, jums kaka paliks te pa virs, nevis nokritīs lērā. Redziet? Takšu uzmanīgi, ja jūs gribēsiet čurāt IKEA. Tas ir reāli ideāls galds, un šausmīgi viņš patīk. Galds, ja tu esi sīkais, ar sīkām kājām. Bet tev patīk stāvēt uz ceļiem un rakstīt viņus, tas ir zemākais. Šitās sīkie var rakstīt, un ar gadiem, kad tu izaudz, paliec pie tādu šlangeri. Vienkārši paņem mūs pie podziņu un galds paceļās. Tev tagad 5 gadi, 7 gadi, 10 kaut kur gadi. Tad tu jau sēdi uz krēsla, tad tev ir 16 gadi. Tad tu pēc vasaras izaug tā kā dildu, un tev ir 25 gadi. Un tev ir 30 gados. Tas ir forši ideāls galds, kur var stāvus to darīt. Forši man patīk. Ja muguru, pieņemsim muguru, sēžot, es laiku kaut ko darīt. Tu vienkārši var piesaukties un strādāt. Es jau tādu galdu gribētu. Vai jūs domājat, ka es esmu superzvaigzne? Te kaut kādu make-up liek? Tā ka es esmu veikalā IKEA. Kas jūs galīgi jau cik reizes jums var teikt? Pasties, cik smuks mēbeles tie īstenībā apkārt. Un visām mēbelēm cenas ir diezgan pieņemamas un viņas diezgan kvalitatīvas. Te ir 2 veidi, te ir lētas mēbeles un bišķiņ dārgākas, kvalitatīvākas.
tā kā biezie un nabagi var sev atļauties tās mēbeles. Pareizi, Jūlija? Tā, mēs esam tagad kafejnīcā. Es esmu tik smīgi kafejnīca. Te var garšīgi paēst. Pareizi, Jūlija? Jā. Hei! Mēs tagad stāvam rindā pie ēdiena. Pareizi, Āroniņa? Jā? Jā? Te ļoti garšīgs ēdiens. Nav tāds tipisks angļu ēdiens, bet viņš ir ļoti garšīgs un sevišķi tās gaļas bumbiņas garšīgs. Pareizi, Āroniņa? Āroniņas pirmo reizi Ikejā. No Āroniņš laimīgs tagad, jā? Ka varēs uzēst garšīgi. Ko mēs paņēmām kapučīno, gaļas bumbiņas ar kartupeļu biezeni. Ir paņemts biezpupu, jā, kartupeļu biezpupu. Saldējā vienkārši tur visām prikoliņi un dzērieni. Un viss ļoti, ļoti garšīgs. Kafija bija? Jā, kafija bija bez maksas, jā. Tas ir krūta. Oi, tas ir vienkārši viss garšīgākais šī veikalā, ko nopirkt. Kas man ciedēs? Pareizi, Āroniņa. Jā, ko es vēl gribēju pateikt? Tagad mēs ēdam pusdienas, jā. Mēs nogājām tieši pusi no visu veikalu. Nu, viņi tā forši izdomāja, ka tu noej pusi, lai tu nenogurtu, tu ieskrien vēl un uzēd garšīgi. Tiešām te garšīgi un lēti, barom. Ir tā, ka tu pa ļubomu vienkārši paņems un aizies un uzēdīs. Tad tu uzēdi, atpūties, tu ir vairāk spēku un tu esi gatavs atkal doties uz veikalu. Vēl viena puse pēc šitām pusdienlaika vai brokas, vienalga, kas tev tur trāpās pēc laikiem, tev vēl viena otru pusi jāaiziet visam cauri, pareizi, Jūlija. Un tu ir liela iespēja, ka tu nopirksi vēl kaut ko. Bet tā, ja tu nebūtu paēdis, izējot pusi, tu laikam padomāt, esmu nogurs, es gribu ēst, vai laikam ātrāk uz kafejnīcu paēd. Pareizi, Jūlija. Bet mēs turpināsim. Mēs iziesim vēl otru pusi. Tad jau kaut kas būs interesants. Mēs ar Jūļu nevaram izlemt, kādā krāsā paņemt krūzes sev. Viņas diezgan ietilpīgas, lielas, man garšo tējas dzērt, tāpēc. Bet es nezinu par rozo krāsu. Nu, neviens jau nezinās, ka man ir rozā krūze. Ir vēl tāda spēlēkā krāsā. Principā es jau varu paņemt rozā, neviens jau nezinās, ka es dzeru tēju no rozā krūzes, pareizi. Tagad mēs esam paklāji pasaulē. Te pilns visādiem paklājiem, dārgiem un lētiem, tāpēc lūdzu, es jums parādīšu kaut kādu piemēru. Vai es jums pārslēgšu kameru tad, ja? Re, kur ir kādu foršu paklāju mīksti. Redziet? O tādu es jau gribētu mājās. Bet viņi īstenībā nav lēti šitie. Bet pēc sajūtām reāli liekas, ka tā ir īsti. Bet viņi nekad nepārdos īsti tādu. Kažoku pareizā. Kažoku. Es atvainojos, es kaut ko nepareizi pateicu. Pareizi, Jūlija. Kažoks? Es nezinu. Viņa saka, ka nezinu. Tāpēc, ka šitais maksa 20 un šitais maksa 130. 130. Nu, es kāda starpība. Es jums viņu pastāstīšu par kažokiem. Stāst, Jūlija, kas mums te notiek ar kažokiem? Nu, re, kur ir kažociņš par 20 mārciņām. Jā. Un te ir kažociņš par 130. Jā, nu, vienmēr sakot, šitie te baltie, tādi tie skatās lētie varianti. Viņi arī tādi normāli patīkami. Šitie ir... Šitie 100 mārciņas. Viņi pasīsot mušķiņas, ko lācis paņem, broj, zādas, nafik. No, ko darīt? Forši. Bet, nu, 100 bišķi pa dārgi, es neesmu tāds biezais. O, es atradu, pasies cik mīksts. Un šī tāda mājās paklāja vārtīties plikam. Ideāls vienkārši. So soft. Crazy, veci. O, pasies cik smukas lampiņas. Es jau tādas gribu. Bet, diemžēl, mūsu istabas un mūsu dzīvokļa dizainam nedara. Jums viss ir balts. Baigi forši un lēti maksā. Re, 5 mārciņas maksā viss tās mazās lampiņas un 6 maksā lielā. Nu ko, mēs tagad esam lampu paradīzē. Pasies, cik daudz lampas visādas. Un galvenais, viss tas ir ļoti lēti. Nu, nezinu. Nu ko, pasies, cik stīlīgi. Pīte, lampa. Nu, pīte, tas karkasiņš, 30 mārciņas maksā.
Nu, nezinu, man liekas normāli. Un galvenais pasties, cik stīvi. Nu, ko tu tagad te melo cilvēkiem? Kāda 55? Šitās ir foršas pasties. Es zinu, ka caur telefonu, starp citu šits loks ir visu to telefonu, ja es nepaņēmu līdzi kameru, bet es padomāju, kāpēc gan es nevarētu uzfilmēt savu logu ar mobilo telefonu, pareizi. Tāpēc, ja jūs jautājat sev, kāpēc tāda kvalitāte, tad es jums atbildu, es filmēju visu to uz iPhone, ja kas? Nu, man pieņemsim patīk, un pasties kāda vēl lampa, liela, tā kā kaut kāda makšķera, gara, 55 mārciņas. Man liekas, tu nezinu, tas višķi pa dārgu. Nu viss, izgājām visam veikalam cauri. Tagad mums palika izvēlēties plauktiņu, kuru mēs ņemsim. Un tas ir viens no iemesliem, ka mēs vispār atbraucām uz šejieni. Būs baigi sarežģīta izvēle, bet kāpēc mēs pērkam plauktiņus? Mēs pērkam tāpēc, ka man parādījās tik daudz tehnikas, visāds foto, video, visādi vadi un vienkārši sūdi, man nav kur visu to likt. Man nepatīk, ka ir baigais bardaks. Tāpēc es izlēmu vienkārši nopirkt savu super plauktiņu. Jūs zināt, visādiem šuflādītēm, kur visu var smuki saorganizēt, salikt un nečakarēties. Pareizi, Jūlija? Jā. Pasaka visiem čau, Jūlija, starp citu. Čau visiem. Jā, Jūlija pateica jums čau. Nu viss, tagad mēs izvēlēsimies plauktiņu un tad mājās es vēl skrūvēšu plauktiņu. Un vēl es jums pastāstīšu, kas notika pa ceļam uz šejieni. Nu, rek, mēs atnācām uz nodalījumu, kur viss beidzās, kur tu atnāc pie šitāda kompīša. Ievada produktu numuru un viņš tev izdos plauktu numuru, kur tu varēsi visu aiziet pats, salikt sev uz savu groziņu un visu, nu, smukiņām. Tāpēc, bet pirms tam, lai ievadītu produktu numuru, jums ir jānobildē. Uz produktiem ir tur tās birciņas, jā, jūs vienkārši nobildējiet, viņiem ir savi numuri. Piemēram, galdiņš, un galdiņam ir šitāda cena, numurs, kur tu ievadīsi šeit kompītī, un viņš parādīs, uz kura plaukta stāv pēc numura tavs produkts. Un viss, tu vienkārši ej pats un paņem visu savu produktiņu. Un pēc tam, kad tu paņemsi pašā galā, tur ir kases, un tu vienkārši aizjau un atmaksā visu. Pareizi, Jūlija. Tā, Jūlija man tagad nosauks numuru. Nu. O, tā ir touchscreens. Nu. 002. 145. 153. Enter. Un re, kur man skāpīts viss. No, ir self-area, price. L0, location 4. Nu, viss, re, kur ir. Motels. Re, kur bija uzraksts. Re, kur bija uzraksts. Nu, labi, mēs to izgriezīsim ārā. Re, kur ir mūsu vieta, kur mums jāmeklē savu plauktu. 04. Viss atnācām, nebija tā jāiet. No, viss meklējam, ja? Nu, re, kur mūsu plauktiņš, mēs viņu atradām. Nebija tā jāmeklē. Nu, super, kas tas ir? Foršs ideāls. Man patīk. Jūļi vēl pazaudēt apavāt, bet tas nav svarīgi. Nu, šitāds man būs plauktiņš, un vajadzēs skrūvēt visu šo mājās šodien. Plauktiņš izrādījās pārāk smags, un man vajadzēja paņemt šitos ratiņus. Kilograms 50, laikam. Ew, nu uzmanīgi. Aizversu. Nenormāli smagi, reāli. Nu, 50 kg nemazāk. O, tur ir raksts. Un 40 kg, labi, es bišķi biju pēc tam mēs jums rādīsim, kā Edgars ar savu slaveno leģendāru nazi vairs vaļā tas kastes. Un skrāpēs visas virsmas, jā? Tieši tā, kāpēc ne? Nu. Mums visas mēbeles mājas ir saskrāpētas ar to slaveno nazi. Nu nav, nu ko viņa tad dirš, visas lietas. Jūlija, karoči, ir klienta karta šitāda te. Un ir tā, ka tu vari vinnēt balvas, bet kādu balvu tu esi vinnējis, tu vari uzzināt tikai pēc tā, kad tu esi iepircies, kad tu esi apmaksājis pa visu savu... Vari neradīt manu zimšanas? Zimšanas nerādīšu, izgriezīšu ar. Nu, pastīsimies, ko mēs esam vinnējuši. Tad tu vari izvēlēties kategoriju, kas tev interesē. Un tad tev jāievada barkods, kurš tev ir uz tavu čeka, kad tu apmaksāji par produktu savu. Es nevaru sagaidīt, man sirds vienkārši krātās, sitās. Man liekas, ka es nepareizu
numuru. Davai es atkārtošu. 01. Nu labi. Negribēju man kaut... Mēs vinējām saldējumu. Ej, tu nost vislielākā balva, kuras jebkad esmu vinējis. To es saprotu. Tā ir balva. Guļā aizgāja saņemt savu balvu. Lielo balvu. Saldējumu. Reku hitrieta pāri visam lielu sētām. Juļa mums pastāstīs, kas notiks. Karoči, man iedeva tur to vafelīti, ja? Jā. Un žetoniņu. Un žetoniņu to iedeva, jā. Tagad man jāiet te. Tā, jāiemet žetoniņu iekšā, un tu vari dabūt savu balvu. Jā. Ej, tu nosaki interesantu tehnoloģiju. Tagad man jāizvēlas to... Kādu sausu tu gribi? Vienalga kādu. Man visādi garšā. A što? Tu tālāk tā nulesti konkrēti pie tam. Reāli nezināju, ko darīt. Gan visu pazaudējām saldējumu. Vispār nerudīju neko. Salvietku! Es tā kā lauķi neko nesaprotu, ko darīt. Salveti nenoņem nost. Automātiski domā, idioti vienkārši atnākuši. Nu. Ir paņeslās. Riktīgi izdirsās, ne? Normāli pārieš šitā. Izskatās garšīgi. Mūsu balva, urrā! Bezmaksas. Bezmaksas balva. Bet tur veikalā tas maksā 50 centi. Jā, pensi. Nu ko, dārgie draugi, re, kur visi sapirkāmies, viss bija forši, es ceru, ka jums bija interesanti, re, kur arī Kijā aizmugurē ir, jā. Kāpēc vispār bija tas vlogs? Cik es zinu, Latvijos 2018. gadu, jā, 18. gadā, jā, taisās atvērt Ikeju Dreiliņos kaut kur tur, nezinu, viņi pārtaisīs visādas ceļus, lai tur vieglāk piebraukt un cels to Ikeju un būs daudz darba vietu un lētas mēbeles un forši, karoči, būs tāpēc, draugi, ja jums patīk Ikeja, noteikti ejiet un iepērcieties, kad jums Latvijā atvērs viņi, ja? Rīgā, Dreiliņos, kaut kā. Un vēl ko es gribēju parādīt. Mans nabaga auģikiņš, pasties, kā saskrāpēts, viss sāns, samīcīts, viss iemīcīts, viss uz iekšpus. Kur vēl sāns, kur izdauzīts, vienkārši viss sāns izskrāpēts konkrēti. Te viss ir iesmērēts, redziet. Un te vēl pat priekšā ir viss iemīcīts. Baigi, ne? Abidņinka. Un te vēl ir, vēl te bamperīts priekšā, to es nepamanīju. Te, man liekas, ir arī izliecies bišķiņi. Un, nu jā, pa ceļam uz šeien mēs braucam pa lielo trasi. Un es braucu pa labo joslu. Latvijā tas skaitās kreisā josla, tā ātrā josla. Un fūra. Mašīna pa driezeli, karoči. Un Džekam nebija kur likties, viņš vienkārši pisās man iekšā rīktīgi sānā. Iemuča iekšā nabadziņš. Viņam arī viss sāns izdauzīts, bet galvenais, ka mēs visi veseli palikām. Un fūra, pats interesantākais, ka fūra aizmučīja prom. Viņš vienkārši pa driezeli mūsu, mēs tur satriecāmies visu, un viņš aizbrauc tālāk. Nu, viņš aizbrauc tālāk, un neviens nevarēja pierakstīt viņu numurus, mašīnas numurus, tāpēc, ka visi bija šokā pārbījušies, un trase, tā ir diezgan ātra trase, tur jābrauc 120 km/h, un vienkārši tāda avārija, 120 km/h mums sānā iepis. Un galvenais, man te bērns sēž tieši šī sānā, un viņš bija gulējis. Bet paveicās īstenībā, ka viss ir veseli un nekas nav saskrāpēts, tagad būs jāņemās ar visiem šitiem te strahofkām, pārkrāsot mašīnu vajadzēs. Bet īstenībā, ziniet, nav jāstreso. Galvenais, ka visi veseli, tāpēc, ka varēja vispār fatāli viss tas notikt. Pareizi, Jūlija. Labi, dārgie dāli. Turpinam mūsu rubriku avārija, jo šodienas vlogs principā nebija ieplānots. Un viss sanāca tā spontāni, tāpēc es padomāju labāk parādīt jums, kā mums vispār šitā diena pagāja un kā viss izvērsās. Tā kā jau iepriekš minēju, mums bija šodien avārija uz lielās trases. Mūsos ietriecās, kā būtu labāk Kruši labi, mums bija neliela avārija uz M1, tur lielās trases, un atbraucam uz mājām. Es zvanīju kompānijai, insurance kompānijai, tas ir Strahofka,
Jā, piezvanīs apdrošināšanas kompānija, tur vienkārši pusstundu vairāk mēs runājām, vajadzēja visas detaļas rakstīt, teikt un stāstīt, kas tur vispār būs un tā tālāk. Un tad viņi pieņēma lēmumu, ka viņi nelabos man mašīnu, vienkārši viņi norakstīs. Jūs paši redzējāt, nu es vēl viņu parādīšu sevi uz mašīnu. Reāli viņu vienkārši vajadzēja salabot un visu pārkrāsot, bet viņi teica, ka jums mašīna ir vecāka par 10 gadiem, tāpēc mēs viņu nelabosim, jo tas būs pārāk dārgi. Un tāpēc mēs norakstīsim jūsu mašīnu un iedosim jums naudu par mašīnu. Jā, un plus mums iedos vēl jaunāku mašīnu vietā. Labi, mums iedos, kamēr mēs būsim bez mašīnas, mums iedos citu mašīnu kaut kādu dārgāku, uz cik tur kaut kādām nedēļām, jā. Nu, nav svarīgi, uz cik tur kaut kādām nedēļām, lai mēs varētu viņu lietot, un kamēr es nenopirkšu jaunu mašīnu, un kaut kādas rīt vai parīt atbrauks cilvēks, ievērtēs mūsu mašīnas vērtību, un tad vienkārši izlems, cik viņi mums samaksās par to, bet noteikti jau samaksās nedaudz vairāk nekā viņi īstenībā maksā, bet Karačie, es saku, mēs neesam vainīgi šajā avārijā, bet rekur mums vienkārši ne uz plikas vietas parādījās daudz problēmu. Nu, man tas tā besi ārā, reāli. Un tagad kāpēc es eju tagad? Es eju tagad vienkārši tīrīt mašīnu no savām mantām, da? Štrāk? O, paču tagad ir štrāk. Jā, un rakst iekšā reku mūsu mašīnu. Normāla mašīna. Vienīgais, ko vajag pārkrāsot visu šito sānu. Nu labi, īstenībā te vairāk daudz darba, bet tā, ka norakstīt mašīnu vienkārši uz svalku viņu. Mašīna tehniski vienkārši brauc ideāli. Bet viņi vienkārši noraksta. Baigi žēl īstenībā. Es tā kopšu to mašīnu. Pārkrāsoju, laboju, visu laicīgi mainīju eļļas, visu forši. Un tagad man vienkārši jāatsakās no šitās mašīnas. Redziet? Un man nebija nekāda cita opcija. Trieciens uz šeien, rokturis bišķiņ, te viss iemīcīts, te durvis nevar normāli atvērt, viņi ķerās iekšā. Vai kur ir? Redziet? Šits viss izbīdīts, tad te vēl kaut kur aizgājis, spogulis bija iemīcīts, te viss. Un reku te vēl iemīcīts, reku te bumpers. Nu, kurš viss sāns uzbombīts. No bīdna, tā, ir bišķiņa bīdna. Un es nezinu, kādu tagad mašīnas ņemšu. Tā kā jā, gribēju jums padalīties, tā kā šodienas vlogs ir tāds. Pirmā puse būs ar mobilo, otrā puse es dabūju savu kameru atpakaļ. Tāpēc es nezinu, ja jums bija interesanti pastīties, tas super vienkārši, man draugi. Un tagad tīrīsim mašīnu, ņemsim visas mūsu mantas ārā un viss vairs nevar ar viņu braukāt. Pareizi, Jūra. Tev žēl? Labi, es jums parādīšu, kāds saloniņš bija. Un pēc tam pavisam nesen, jā? Pavisam nesen es izmazgāju mašīnu, nevis personīgi, bet es aizvedu uz mojkli, viņu īstīri izmazgāju. Visu saloniņu, pastāsti, Viss ir vesels, viss ir labā stāvoklī, viss tīrs, nekas nav salauz, ir kur durvis, viss ideāli. Šītās durvis, bišķiņ tikai podziņas vai, redzat, krāsa nogājis un tēdeļ tā, kas sēžās visu laiku un viss. Pārējais pasties, cik tīrs jauns salons. Un viņa vienkārši iesvalku Anglijā, viss tas tā strādā. Bīdna tā, un mašīna brauc, viss ir ideāli, viņa ļoti labā stāvoklī. Nedaudz apgreidot, vairāk zirga spēka viņai ir, un vienkārši, bļāmens, šitādā bīda, vienkārši man tik sūdīgā bīdna, Tāda ir dzīve, saproties. Bet pats galvenais, draugi, labi, es te sūdzos tā un tālāk, bet pats galvenais ir tas, ka visi izdzīvoja. Pats galvenais, ka nebija kaut kāda fatāla avārija un visi ir veseli, viss kārtībā. Šitie ir vienkārši dzīves sīkumi, ja godīgi, nopietni. Bišķiņ ir stress, bišķiņ kaut ko tur jāpadara, jāpačakrēt, bet pats galvenais, ka visi ir veseli, neviens nav ievainots, nekas nav salos, neviens nav palicis pa invalīdiem, jo reāli citi, kur trāpās avārijā, vienkārši viņam visi dzīve otrādi vispār iet. Tāpēc tie ir sīkumi, visi neuztrauksim, mēs tiksim galā, nopirksim jaunu mašīnu un aizmirsīsim par šito negadījumu. Pareizi, draugi. Ko, Audī, tu man nokalpoji gandrīz 5 gadus, un mums ir jāšķirās, diemžēl. Ceru, ka mēs vēl kādreiz tiksimies.